man gribās parādīt cilvēkiem, cik mums ir forši. Atbrauciet pie mums uz Zeņiem, var noteikti saņemt labas sajūtas. Var izbaudīt pirts rituālu, nopeldēties dīķī, baudīt kafiju uz terasītes, dzirdot dabas skaņas, noteikti pārnakšņot un palikt un izbaudīt Zeņu māju. Un just to varbūt bišķīt saskaņo ar vēsturi un atbrīvoties. Vienkārši atbrīvoties, atslēgties, relaksēties un meditēt. Mani sauc Annija Stašulāne. Es nāku no Preiļu novada Zeņiem. Un man ir 21 gads. Līdz kaut kādiem 16 gadiem mēs dzīvojām Preiļos dzīvoklī. Tad vecāki izvēlējās pārvākties uz laukiem, kad mēs agrāk braucām pie vecvecmāmiņas šeit ciemos. Un uztaisījām tādu mazu stūrīti, kur it kā pārnakšņot laukos, un tad tas mazais stūrītis pārvērtās par māju. No 16 gadiem es esmu šeit. Kaut kā tā ir iegrozījies, kad arī šis mazais ģimenes biznesiņš mums ir atvēries šeit Zeņos, jo šī te viesmāja, kurā mēs tagad atrodamies, tā ir Zeņu dzimtes māja, jau 5. paudzē. Šeit sanāca tā, ka mēs šeit ievācāmies, atrestaurējām, atjaunojām veco kūti. Tad mēs dzīvojām paši kūti, un šī māja bija tāda ļoti veca, ļoti tāda, bēdīgi izskatījās, tāda drūma. Un viss sākās ar to, ka tētis nomainīja izlietni, un tad aizgāja, ka logus jāmaina, un viss pārējā. Sākumā nebija domas, ka šo māju atjaunosim, sākumā bija doma, ka mēs viņu jauksim vispār nost. Man draugi, man draudzenes, kursabiedres tagad, kurām es studēju kopā, ļoti grib braukt ciemos pie mums, atpūsties, atslēgties. Šeit var atslēgties, jo mēs neesam it kā tālu no pilsētas, bet te ir tāds klusums, te ir apkārt daba, 4 kilometri no Preiļiem. Šajā bakalaurā esmu tāda zināšanas iegūsi, un tā kā, liekas kaut kā jāved uz šejien. Tu esi tādā sajūtā, ka tev apkārt nav neviena. Tev ir dīķis, tev ir zālīte, tu sēdi un meditē no dabas skaņiem. Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēkiem vienkārši gribās atpūsties. Pēc ģimnāzijas es izvēlējos sākt studēt Rīgā, biznesa psiholoģiju RISEBā. Es pētu šobrīd bakalaura darbu ietveros personālu uzņēmumā. Un mana bakalaura tēma ir karjeras attīstība un novecošanās. Man liekas, pagāja 2 mēneši un sākās Covid. Un kaut kā likās, ka es braukšu atpakaļ uz mājām. Un es atbraucu atpakaļ mājās, man tās mācības visas bija attālināti, un man likās daudz brīva laika, ko darīt, kā. Un cilvēki nevarēja izbraukt no Latvijas izceļot, tāpēc bija ļoti izplatīts un attīstīts tas turismas pa Latviju. Un mums šeit bija tukša māja, viesmāja it kā. Un tad mums tās turisma informācijas centra meitenes, man liekas, Preiļu tā ieteica, varbūt viesmāju. Tas bija tāds pirmais gads, kad sākās Covid, kad es tā kā paņēmu to atbildību vairāk uz sevis, un es ieliku viesmāju, ievietoju Airbnb. Es vairāk sāku tur varbūt popularizēt un kaut kā tieši sociālajiem tīkliem un Facebooku. Tajā gadā riktīgi aizgāju, un man likās, bet cilvēki brauc, un tad es jūtu arī to laikam atgriezenisko saiti, ko cilvēki sniedz, un pašai ļoti patīkami, kad novērtē mūsu to darbu, vietu, sajūtu. Mēs esam ļoti, ļoti forša komanda, jo mums visiem ir kāda atbildība. Māsa pļauj zāli, tētis mums te gultas taisīja. Mēs ar mammu tur tā domājām, varbūt par interjeru un tā. Kaut kā tā automātiski īstenībā sanāca. Es teicu mammai, ka mums vajadzētu varbūt vairāk popularizēt, un teica, labi, dari. Un tā kā man atdeva to atbildību, un es viņu paņēmu uz sevis, un tā arī iegājās. Tas tā ļoti automātiski. Mums ar viņu bieži saskan domas, mēs domājam līdzīgi, bet ir kaut kādas tās jomas, kaut kādas lietas, kad nesaskan, un tad mēs tā izdiskutējam. Mamma ļoti gudra ir, tiešām ļoti gudra. Varbūt tas viens no iemesliem, kāpēc es esmu šeit, arī ir viņas, jo man mamma neteica priekšā, kur iet mācīties. Viņa teica, izdomā pati. Es tev neteikšu, tu pēc tam dusmosies uz manis. Tāpat tās varbūt arī par to, kā tās viesmājas pārņemšanas, viņa man neteica, ej pārņem viesmāju, domā pati.
bet kaut kā varbūt viņa man drusku ietekmē ar savu viedokli, bet es to lēmu tāpatās pieņemu pati, ieklausoties viņā. Tas ir tieši zināšanu pieredzes nodošana no vecākas paudzes jaunākai, un es ar to novērtēju savu vecāku ziņā, kad, jo tā dzīve iedod tev spērienu citreiz pa dibenu, un tu zini, ja tu vienreiz esi uzkāpis uz kāda grābekļa, tad tu otrais nekāpsi. Un citreiz, kad teicis pasaka vai mamma, ka tā varbūt ir labāk, varbūt ar pirmo reizi nepaklausīs, ar otro reizi paklausīs. Es dzirdu, es piemēram, piekrītu, man vajag izfiltrēt, padomāt, vai es tiešām tam piekrītu un kurai daļai es piekrītu, un tad es dabūju to savu viedokli. Es laikam esmu pati pie tā nonākusi. Varbūt tas ir tas, ka apkārt vienmēr ir bijuši ļoti daudz cilvēki ar dažādiem viedokļiem. Tev ir apkārt varbūt viena vide un viens viedoklis, tad tu vienkārši automātiski nonāc pie tāda paša viedokļa. Bet ja tev apkārt ir tāda vide, kur ir daudz viedokļu un dažādi tie viedokļi, tad tev varbūt ir jāizķers, kuram tu vairāk pats piekrīti. Katru reizi, kad tu izbrauc kaut kur, tu kaut ko redzi un kaut ko var pasmelties, paņemt, varbūt paskatīties, viņiem ir tā, mēs varam kaut ko paņemt līdzi, vai varbūt mums tā tieši nav jādara. Man ilgāku laiku aizņem tas, ka es izfiltrēju un izdomāju, ko es domāju. Es gāju mūzikas skolā, es spēlēju violi 8 gadus, es pabeidzu mūzikas skolu. Es 12 gadus dejoju tautas dejas, tad arī dziedāju un dejoju un sportoju. Es iedevu disciplīnu un spēju multitaskot. Iemācījos savienot vairākas lietas, kas man tagad ļoti noder. Sports un fiziskās aktivitātes ļoti palīdz izlādēt negatīvo, slikto un to galvu tā izvēdināt, ka tu vari nākt un darīt vēlreiz pa jaunu. Mani lielākie sasniegumi. Es ļoti lepojos ar kaut kādā ziņā to mērķtiecību, kad grūtībās, nenolaid tās rokas. Es lepojos, ka mums ir ģimene tik saliedēta un ka mēs varam būt kopā un darīt kopā. Es esmu novērojusi, ka aizvien vairāk jaunieši manā apriņķī, aizvien vairāk jaunieši grib palikt Latgalē, grib braukt atpakaļ no Rīgas, sauc atpakaļ mājas. Cilvēkam gribās to savu vietiņu, un es pieļauju, ka ja tu esi audzis šeit, tad tu to varbūt vieglāk sevi vari atrast. Man ir bijušas sarunas ar daudziem draugiem un paziņām, ka forši, jūs maleči, jūs braucat atpakaļ, veidojat savu Latgali, un ir tas atbalsts starp, un tāpēc es domāju, kaut kādā veidā veidojoties kaut kādam tai kopienai, ir forši, ka šeit ir Latgalē jaunieši, un ka ir ar ko, nav tā, ka tu esi vienīgais. Pašvaldība, turisma informācijas centrs, partnerības ar projektiem, un ja tu iepazīsti visas tās iespējas un iestādes, kas tev spēj sniegt palīdzību, tad ir vieglāk. Mums ir tāds maziņš sapnīts, varbūt arī par kafejnīcu vai terasi vai kaut ko tādu, kur cilvēki var atbraukt arī vakarā. Varbūt pat kaut kādi tādi kultūras pasākumi, jo man liekas, ka šeit ir arī tāda noskaņa, kad ļoti piestāv šādi pasākumi brīvā dabā, akustiski, un es ceru, ka mums izdosies. Pēdējā laikā es ļoti bieži aizdomājos par to, kā tas pandēmijas laiks likās tāds hauss, bet man tieši viss galviņā salikās, jo es tieši tajā laikā sapratu, ka es gribu palikt šeit Latgalē, darīt šeit, visu foršo vest uz Latgali. Šeit ir mana vieta, es gribu palikt šeit, man uz Rīgu nevelk. Daba, noteikti daba. Viss noteikti drusku lēnāk, nav tās ikdienas steigas. Tad tu arī spēj drusku aptvert sevi, jo tad skrienot, tu varbūt pats skrien ātrāk nekā savas domas. Ja cilvēki, noteikti cilvēki, ļoti daudz forši cilvēku, uzņēmēju, ar kuriem var veidot sadarbības. Varbūt kaut kāds arī tas lepnums, ka tu gribi, lai šeit arī ir forši. Mēs visi veidojam kopienu, kurā dzīvojam un veidojam to labāku.